Tad es piedzimu un uzaugu nekristīgā ģimenē. Abiem vecākiem mēs bijām 4 bērni. Esam joprojām 4 bērni. Man dzīve bija tāda, es skaitījos pilsētnieks, bet tajā pašā laikā visu savu bērnību un jaunības gadus pavadīju laukos. Tieši strādājot tā kā vecāku zemnieku saimniecībā. Un tad tās manas dienas principā ritēja kopā ar manu māsu un brāļiem, māsīcām, brālēniem. Un tad, man liekas, tāda vienkāršā dzīve, kas ir strādājuši cilvēku tādā ģimenē. Īstajā nekad mēs nerunājām par Dievu. Man vecākajā nekad mums nestāstīja par to. Es zinu, ka man tēta mamma, man vecmamma, viņi ticēja Dievam, bet neatceros, ka viņi būtu stāstījusi baigi mums par to. Bet jā, es uzaugu. Man liekas, ka ejot tiem gadiem, nezinu, visādi jau sabružāts tas bērns. Es biju ar kaut kādiem mazvērtības kompleksiem, kaut kādiem pārdarījumiem, kas ir sāpējuši un kas tā kā nav varēts palaist vaļā. Augu, sāku iet skolā. Skolā man, es teiktu, gāju īstenībā diezgan ok. Man nebija nekādu lielu pārdzīvojumu, mācījos, gāju pulciņos, centos vienkārši būt viena no klases, baigi arī nedomāju neko vairāk par dzīvi, vienkārši dzīvoju, centos iekļauties. Kaut kādos brīžos, nezinu, kur apsmēja vai jā, man liekas, augot tā vienmēr ir. Vienā brīdī tu aizies uz skolu un pēkšņi tev neviens nerunā, un tad tāds, ok, tad šī ir tā diena, tā kā, kad uz mani tas tiek vērsts. Man liekas, tas arī kaut kādā ziņā iesēja, nezinu, nepārliecību par sevi vai kaut kāds mazvērtības komplekss. Jā, un tad augu, mācījos tepat Valmierā. Klasē, manuprāt, es baigi arī nedzirdēju, ka kāds ļoti runāt par Dievu, kā augu, bijusi pati. Jā. Pusaudžu gadi. Skola, principā, man liekas, nāk ar savu. Ballītes, tu gribi iekļauties. Man bija ļoti forša draudzene, ar ko mēs bijām ļoti tuvas. Nebija tā, ka es baigi skrēju visiem pakaļ, lai es tikai iekļauties, iešu, darīšu kaut kādas muļķības. Tādā ziņā, man liekas, es biju pareizais bērns. Vecākiem baigi galvasāpes neradīja, bet skola nāk ballītes, alkohola pagaršošana, cigaretes. Tas, man liekas, tagad skatoties atpakaļ, protams, saprotu, ka tas bija tāds, hei, es gribu iederēties, tāpēc vienkārši pamēģināšu tās lietas un darīšu. Nebija tā, ka tas man baigi arī šausmīgi aizrautu. Man vienkārši patika, laikam, tā foršā sajūta. Mēs esam visi tagad kopā un mums ir jautri. Bet, manuprāt, man vienmēr bija tāds, es varu arī to alkoholu nelietot, man tāpat jautri ir būt. Bet jā, sanāk, joprojām gāju skolā, mums bija skolas dzīve, brīvdienu dzīve, ballītēs. Es pārstāju vienā brīdī arī iet pulciņos, vienkārši nāca lauki ar to lietu, ka jāpastrādā, jāpalīdz, un tad atpakaļ mājas, skola, atkal kaut kādas ballītes. Un tā dzīve gājas priekšu līdz vidusskolai. Jā, līdz vidusskolai, kad mēs ar to manu draudzeni, ko mēs bijām draudzenes, bet tad mēs, man liekas, kļuvām vēl ciešākas draudzenes. Jā, un tad jau ir tas laiks, kad es tā kā sāku lēnām tās pārmaiņas dzīvē. Jā, un tad, man liekas, ka mēs sākām iet vidusskolā, jauna klase, skola gan tā pati, bet jauna klase, un, man liekas, man pašā jau Dievs lēnām bija iesējis kaut kādu vēlmi būt vairāk jauniešos, bet ne tādos jauniešos, kas, nezinu, ballējās un īsti nesaprot, ko dara, bet tādos jēgpilnas kaut kādas aktivitātes darīt kopā. Man tā draudzene, viņa bija kristiete, viņa ir kristiete joprojām. Viņa vienmēr dalījās ar to, ka viņai piekdienās ir jauniešu vakar, vai arī ka viņa dosies uz kādu nometni vai pasākumu. Un sākumā es biju ļoti pret to, kas liekas interesanti, jo man ļoti gribējās tās lietas, bet tajā pašā laikā es biju ļoti pret, kad viņi stāstīja, ka tas ir tieši kristīgajā vidē. Viņi man stāstīja par Dievu, es zinu, ka es biju ļoti stingra pret viņu. Kad vienreiz viņai pat uzkliedz, lai viņa beidz man stāstīt par Dievu, ka man tas neinteresē.
Viņi arī to ņēma vērā, viņi nestāstīja, bet es zinu, ka viņi ar savām draudzenēm turpināja par mani lūgt savā mazajā grupā. Un tas laiks gāja, un skatoties tagad atpakaļ, es saprotu, cik tas viņas, man liekas, veids, kā viņi stāstīja, bet viņi arī neuzspieda neko, ka tas manī lēnām iesēja to vēlmi, tā kā es arī gribu tā, es arī gribu būt ar jauniešiem un darīt foršas lietas, un kur nav alkohols, un man tas liekas tik interesanti, un iet piedzīvojumos, braukt uz nometnēm. Uz nometnēm es nekad nebiju bijusi, un tas man arī likās tā aizstoši. Un tad man tā vēlme kaut ko dzirdēt vairāk par Dievu auga. Viņa man vairs to nestāstīja, jo viņa respektēja, ka es pateikusi, hei, neko nesaki man. Bet mans lepnums arī nāk tajā brīdī, kad es nevarēju paprasīt, hei, man sāk interesēt, pastāsti man kaut ko vairāk. Es neprasīju viņai nekāds jautājums, bet iekšā tā klusā cerība, pastāst atkal, tā kā uzaicina man vēlreiz kaut kur. Un tad vidusskolas laikā viņa brauca vasarās ciemos pie savas māsas uz Īriju, un vienu vasaru es arī aizbraucu ciemos tā kā pie manas draudzenes uz pāris nedēļām, un tas bija laiks, kad es pirmo reizi viņu man paņēmu līdzi uz jauniešu vakaru. Tas jau bija tāds young adults, un tad es vispār tāda maza meitene, tur pat īsti neiederējos, bet viņa man paņēma uz turieni. Un es atceros, ka es dzirdēju slavēšanas dziesmas, un es sēdēju un domāju, kaut kas tik skaists un tāds ar dziļumu tās dziesmas, un tie vārdi ir kaut kas, kas tajās ikdienas mūzikā, ko es klausījos, ka tas nav. Un tas atkal bija kā nākamais piliens tajā, cik ļoti es īstenībā gribu tuvoties Dievam. Atbraucām atpakaļ, un tad, man liekas, viņi jau vairāk sāka atkal ar mani runāt par to. Es sāku iet uz mazo grupu meitenēm. Tur mēs lasījām kopā grāmatu Mērķtiecīgu dzīvi. Un tur es vispār tādus pamatus, man liekas, dabūju saprast, kas ir Dievs, kāpēc Jēzus, kas ir Svētais Gars. Tas laiks ir bijis ļoti īpašs man. Un tad jau palēnām mēs gājām uz mazo grupu, uz jauniešu vakariem. Gribēju iet uz dievkalpojumiem, bet tur bija bišķiņa problēma tajā, ka es joprojām braucu palīgā vecākiem uz laukiem, un brīvdienas bija tās dienas, kad es braucu, jo īsti man māsas un brāļi nebrauca, bet es kaut kā nespēju pateikt vecākiem nē, ka es vairs nebraukšu palīdzēt. Un tad es ļoti mēģināju sarunāt, kurš no maniem brāļiem, māsām tā kā aizbrauks palīdzēt. Un tad bija svētdienas vienkārši, ka es aizbraucu ātri, sadarīju darbus, kas man tur jāizdara, un tad es teicu, lai man ātri aizved uz Valmieru, lai es paspēju uz dievkalpojumu. Sāk iet uz dievkalpojumiem, tad tas laiks tāds arī skaists. Jauniešu vakari draudzē. Vairāk jau sapratu atbildes nopirkt pirmo savu bībeli. Atceros, kā tagad, kad sāku lasīt, cik viss man likās tā kā jauna pasaule atvērusies, un gribās visu ar marķīri iekrāsot, jo viss liekas tik svarīgs. Un tad vidusskolas beigās, pabeidz vidusskolu, man bija kristības, uz kurām arī mana ģimene ieradās, kas man likās ļoti skaisti. Viņi nekad nav bijuši pret to, ka es eju draudzē. Es esmu stāstījis viņiem par Dievu un joprojām to daru, bet nav tā, ka, mēs arī esam tagad ar tevi. Tas tāds nākotnes cerība, ka reiz mēs visi kopā slavēsim Dievu. Nokristījos, aizbraucu uz augstskolu. Tas laiks atkal tāds satricināja, bet tur atkal bija ļoti svētīgi, ka man kāda cita draudzene uzaicināja uz alfas kursu, kur, man liekas, tie mani pamati, ko es jau biju ieguvusi sākumā, caur mazo grupu dievkalpojumos, kad ar alfā es varēju uzdot jautājumus, kas man likās tik, kāpēc tā, kāpēc tas notiek, un tur bija ļoti forši atkal tie diskusiju vadītāji, kas mums tā kā mēģināja tos jautājumus arī atbildēt, un mēs visi kopā diskutējām, nebija nepareizi atbilžu, vienkārši likās tik tāds laba vide, kur arī pieaugt un nostiprināt to savu ticību. Kopš tā laika, man liekas, kad es esmu vispār atvērs, kas ir Dievs, es teiktu, ka mana dzīve mainījusies ir ar to vairāk iekšēji miers ikdienā, jo dzīve jau neapstājas. Nav jau tā, ka tik līdz tu kļūst par kristieti, tik tavu dzīve tagad paliks perfekta un vienkārša un problēmas nebūs. Problēmas joprojām ir, pārdzīvojumi ir, pārbaudījumi nāk. Bet tas Dieva miers un tas apsolījums,
vienmēr ir kaut kā plūdis cauri tam visam. Pirms 3 gadiem es arī zaudēju tēti. Un tas bija ļoti smags laiks, bet tajā pašā laikā es jūtu, kā Dievs vada mani un kā viņš mani varbūt arī ir lietojis ģimenē, būt blakus mammai, māsai, brāļiem. Man vienkārši ir augusi mīlestība pret cilvēkiem. Man ļoti patīk kalpot, es labprāt kalpoju nometnēs. Es redzu to vērtību, kas ir attiecībās. Es mākslīgi veidot attiecības, bet Dievs vienkārši ieliek to interesi par cilvēkiem un par viņu dzīvēm. Tā ir tā izmaiņa, ko es varētu teikt, kas ir bijusi. Un vienkārši satverot to evaņģēliju, tu zini to patiesību, tu redzi, ka šī dzīve nav vienīgā, ka ir mūžība un, man liekas, tā uguns iekšā, kas ir manī, ka es zinu, kur es būšu mūžībā, tā velk mani visu laiku stāstīt citiem un es gribu, lai citi satver to patiesību, ka hei, ir mūžība un kur tu būsi savā mūžībā. Un Dievs vienkārši caur kaut kādām iespējām kalpot vai caur sarunām, attiecībām. Es ticu, ka viņš mani lieto, lai es vienkārši varētu dalīties ar to vēstu un stāstīt, ka mums reiz būs mūžība un ka mēs varam pavadīt mūžību ar Dievu, kur vairs nebūs ne sāpes, ne ciešana un viss, kas ir šajā pasaulē, ka tas tiek paņemts prom. Tā.